balstīt uz pozitīviem notikumiem. Podkāsts tapis sadarbībā ar BetSafe. Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihārdu Sniegu! Esat sveicināti atpakaļ rudenī, mīļie draugi. Ārā ir slapšs un ārā ir drāņķis. Kurš ir vairāk, slapšs vai drāņķis? Pēc slapdrāņķis. Ko nozīmē vispār slapdrāņķis? Tas tā kā cilvēks, Tas ir vienkārši aizvainojums. Laikam? Te Silavs un Sniegs tikko atklāja šo podcastu, jeb kā dažreiz DMos cilvēki raksta raidījumu. Tā ir kā viņu vadītu Roberto Meloni. Droši vien ar tādu enerģijas līmeni es iztēlojos, Roberto varētu sākt sēriju. Nu, ko mēs šodien gatavosim? Es skatos, ir dators, mēs kaut ko skatīsimies arī? Jā, vēlāk iespējams būs viens segments, kurā mēs kaut ko skatīsimies, un tad jau vēlāk otrajā daļā balstīts uz patiesiem notikumiem mēs veidojam vienu filmas vai seriālu scenāriju balstoties uz kādu patiesu notikumu, patiesu stāstu. Vai tas notiks šonadēļ? Es tieši domāju, vai man ir kaut kāds stāsts, uz kā kaut ko balstīt, un es nezinu, vienmēr tāda neskaidra sajūta par to. Es gribēju arī pateikt kaut ko. Es varu pateikt kaut ko? Jā, es lūdzu. Pateikt kaut Jā, ko? tāpēc mēs esam šeit, lai Es klausītos, gribu kā kaut tu kaut ko pasaki. Tas ir iemesls, ka mēs katru dienu ceļos. Es vienkārši gaidu, kad es gribu, lai Roberts kaut ko pasaka. Jā, un cilvēki to nezina. Mēs katru dienu ierakstam pa vienai sērijai šī podcastu, bet tad... 7% no 8 mēs neizlaižam. Jā, mēs neizlaižam, tāpēc, ka mēs sakam vienkārši tik absolūti agresīvi, rasistiskas, seksistiskas un dažādi citādi garlaicīgi. Šīs ir garlaicīgas lietas tev, jo man liekas, ka šīs ir ļoti aktuāls un interesants lietas. Kuras seksistiskās vai rasistiskās? Abas, bet sāksim ar vienu. Nē, bet tas bija tikai Tavuprāt, rasisms ir garlaicīgs, Rihard? Es domāju, ka rasisms ir ļoti interesants. Tas izklausās nepareizi tā teikt, bet, tā kā, ja mēs vērtējam pašu rasismu, tur ir tik liela vēsture. Tur ir tik ļoti slāņos tas viss. Man šeit rasisms ir ārkārtīgi interesants. Nē, un nepareizs. Bet es teicu, ka viņš ir interesants. Tev likās, ka es teicu neinteresants? Nē, jā. Tu teici, ka mēs runājam par visām garlaicīgām lietām, kā rasisms, seksisms un tā tālāk. Bet tas, ko tu nesaprati, bija, tu uzskaitīji lietas, un es teicu vēl trešo. Viņi netiek publicēti, jo mēs runājam par rasismu, seksismu, un vēl garlaicīgām lietām. Jā, tad tev pareizi ir jāpasaka. Tev vārdi ir jāsaka īstajā secībā. Tev pareizi ir jādzird, jā. Jo es esmu tā kā kvantfizika. Es pasaku vienu lietu, tās var nozīmēt 8 dažādas iznākums. Zini, es godīgi sakot, neesmu dzirdējis precīzāk raksturojumu tev. Tiešām kā cilvēkam ar ko komunicēt. Tu esi kā kvantfizika. Mēs varbūt varam izslēgt to gaismu, tāpēc, ka man likās, ka mēs sarunājam, ka mēs viņu izslēgsim, tāpēc, ka tur spīd tas baltais figņa un viņa nepalīdz. Tātad es gribu kaut ko pateikt. Vai es varu kaut ko pateikt? Jā. Kur varēja izslēgt šeit? Tas nav... Varbūt tu redzi? Nē, es neko neredzu. Man bāz to sejā, to gaismu. Es atradu. Rihard. Man liekas, ka... Rihard. Tu... Ir atradu, sorry. Tik tumšs uzreiz. Es domāju, ka ir jāsāk zakt divriteņi. Ir jāsāk zakt divriteņi, tāpēc, ka es cik daudz redzu nepieslēgts divriteņus apkārt, es pierakstīju savu piezīmēs, vajag sākt zakt divriteņus. Visi kurjeri atstāja savus divriteņus, un nav vairs tā, ka visi tie divriteņi ir grabažas, ir arī elektriskie riteņi, ir visādi jauni forši riteņi, un viņi vienkārši stāv pie kāpņu telpas ieejām. Bet tas ir noziegums, tas nav likumīgi. Vai tev ir beigusies nauda un tu esi izmisis? Jo tas ir, vai tev vajag tā kā nākamo devu narkotikām?
Tas ir vienīgie gadījumi, kad ir attaisnojumi zakt kaut ko, jā. Jā. Kad tev spiež, ka tu esi riktīgi nabadzīgs un tev jāpabaro savu 7 bērnu ģimeni. Viens iemesls, ko policists tev palaiž vaļā. Jā, viņam tas labi. Es redzu šīs kārnās mutes, kas tev gaida mājās. Ej! Otrs gadījums, ja tu lieto heroīnu. Tad viņam arī teica, nu jā, tā ir rakstīts grāmatā. Heroīna lietošanas rokas grāmatā, kas man ir šeit, ko mēs visi policijas akadēmijā izējam. Nu, bet tā ir, bet ja tu lieto heroīnu, tev vajag zakt divriteņus, tur nav citu. Nu, tā ir daļa no visa tā dīla. Jā. Tas būtu muļķīgi apvainoties uz to. Jā. Tu vairs nelieto heroīnu? Zini, nē, man apnika. Jā. Baigi garlaicīgi. Garlaicīgi visu laiku viens tas pats, jā, ekstāzes viļņi vēļas pār tavam ķermenim, un tad pēc tam ir atkal lomkas, un atkal gribas tagad tu apzodzi to vecmāmiņu. Nu, godīgi sakot, pēc 7. vecmāmiņas tev jau paliek tiešām garlaicīgi tev tāds, es zinu, ko viņi teiks, es zinu, ka viņi klieks, es zinu, ka es izsitīšu viņai pēdējo zobu protēzi. Nu, tas viss paliek, nu, tā kā burtiski rutīna, tu esi tajā vāveres ritenī. Un tad atkal tu dabū to dēvu, ekstāzes viļņi, veļas tev pāri. Tas viss pēc kāda laika paliek, Jā, nu, varbūt kādreiz atgriezīsies. Jā, nu, tā sajūta ir labākā sajūta pasaulē. Kur tu redzēji tos velosipēdus nepieslēgtus? Nu, tīri tā. Visur. Man draugs jautā. Visur rajonā, visur centrā. Nepieslēgtus. Jā, viņi nav pieslēgti. Es neesmu redzējis. Nu, tad... Un man ir labāk redzi nekā tev. Tāpēc, ka tu... Varbūt tu neredzēji atslēgu. Ja viņi ir maz detaļiņi. Jā. Tad maziņi. Nē, nu, tev vienkārši... Baigi sāk koncentrēties uz to. Mēs nākamnedēļ varam atgriezties pie šī. Jā, un arī visi klausītāji, skatītāji. Sāciet skatīties, meklēt, vai ir kaut kur nepieslēgt riteņi. Es pieņemu, ka sezona bišķiņu jau sāk beigties, tāpēc, ka vasarā daudz vairāk velokurieru droši vien piegādā produkciju, jo tas ir vieglāk. Bet sāciet meklēt, pēc nedēļas mēs iečakosimies nākamajā sērijā un... Es varu sadarēt, ja tu tagad sāksi meklēt ar acīm un reāli katru dienu piedomās, tu atradīsi vairākus riteņus, ko var nozagt un pārdot. Bet tu tev tā vēlme par to zakšanu, tu to gribi darīt, jo tas vienkārši ir iespējams, vai tu gribi pārmācīt tos cilvēkus, kas nepieslēdz? Nu, jo vajag pieslēgt. Zini, jo varbūt mēs varam būt vienkārši ļoti tāda sabiedrība, kur, neslēdz durvis ciet mājām un dzīvokļiem. Mēs esam dzirdējuši par tik drošām vidēm Kanādā kaut kur. Nu, vai arī, teiksim, kaut kādā, kas ir kaut kādā Gulbens novadā laukos. Jā, neviens neslēdz durvis, ja tur visi kaimiņi savēji un viens par otru rūpējas un nav no kā bīties. Nu jā, un tāpēc tu viņus gribi pārmācīt. Tu negribi viņus tā kā iedrošināt, ka šis ir safe, un tad viņi pastāst saviem draugiem, ka tas ir droši, un tad neviens vairs neslēdz. Tu iet durvis un atslēgu biznesu vai... Viss tā lielā atslēga, lielā slēdzena iziet ārā no biznesa. Jā. Mums Latvijā lielais slēdzenei nav ko darīt. Mēs neslēdzam ciet durvis. Un Latvija nākotnē ir tā kā turisma objekts. Šeit tu vari neslēgt savu riteni. Drošākā velo pilsēta pasaulē. Nē, es vienkārši gribu tupi nopizdīt tos riteņus un pārdot. Lai dabūtu kārtējo devu. Es meloju, Rihard. Nē, nu zini, es neesmu atmetis heroīnu. Tu neesi? Tas nav tik viegli, kā izklausās. Tev šķiet tā kā, jā, es vienkārši beigšu un viss, bet izrādās, ka nē. Kāpēc tu, kas ir tas sarežģītais? Esmu redzējis filmās, ka ir tās lomkas, nu kā pohas. Jā. Tas ir tas, jau tāds vienkārši neizturēja, tev sāpēja tie kauli. Jā, gribas vēl. Ļoti, un viss sāpu, tas sāpju slieksnis ir milzīgs. Tā, kad nesen es biju satiku vienu aktieri, es nezinu, tā laikam pat nav blakus tēma, bet es biju atkal nemīlētos filmēšanas laukumā, un mēs runājām ar vienu aktieris, viņam jautāja, ko tu vasarā darīji, bija peldēt jūrā? Viņš saka, nē, strādāju no projektu uz projektu, man tāds... Jā, tā brīvība ir grūta lieta. Mēs aizrunājāmies par to, ka tev visu laiku jāstrādā, tad tu nejūties brīvs. Un viņš sāk runāt par savu bērnu.
Viņš teica, Tas ir brīdis, kur Rihards sarunā. Šis aizgāja netgluži tur, kur es vēlētos. viņš izjās tik nelaimīgs, viņam tāds, nē, vecīti. Tev darbs nav tas, kas tev atņem brīvību. Tavs bērns ir. Un tāds, bet bērns jau kļūt, nav tik traki. Viņam viņš izjās tāds pārgurs. Viņam tāds, nē. Sats, cik te viņš ir vecs? Viņam tāds 4 gadi. 4 par daudz. Nē, nu, bet klausies, Rihard, es nezinu, vai tev kur tu satiksi šo aktieru? Tas ir samazina to aktieru loku. Come on, nē, vecīt, nemīlētajos. Ir visi aktieri. Ir visi aktieri. Burtiski Vai visi goda vērts, aktieri. tur ir kaut ir 50 aktieri, ej un uzmini. Un tā varbūt arī aktris, jo tu tikai teici aktieris, bet aktieris arī Ir aktrise. ir aktris, arī ir aktieris. Un tā būtu patiesībā pareizi teikt. Jā, uzmetam vēl pāris smogbams. Tā bija sieviete. Iespējams. Tagad visi zinās, ka tā nebija sieviete. Tā bija varbūt sieviete. Jā, varbūt vīrietis, varbūt interesē. Nē, nu, tikai varbūt non-binary. Jā, varbūt tas persona. ir cilvēks, kurš bija daļa no komandas. Viņam nav obligāti jābūt aktierim. Viņam patīk CS un Kārlis. Labi, jā. Bet es pat teiktu, viņam nav, viņš pat varbūt viņa vai viņš vai viš nav obligāti daļa no pat komandas. Jā. Viņš varbūt vienkārši garām gājējs. Jā, vai velo kurjers piegādājas ritenī maltīti, piemēram. Jā. Vai pat nevar būt, tas nav cilvēks, varbūt tas ir dzīvnieks. Jā. Nē, tas bija aktieris, ar ko man kopīgs vainas ir. Mums bija neliela tehniska pauze, lai uzliktu gaismas. Regbijs ir dīvains. Es biju skatījus regbiju pusdienu ēstuvē, kur sēdu, un tur gāja regbijs pa GO3. Es jau sen gribēju redzēt, jo tur vairākas nedēļas gāja reklāmas regbija čempionātam, kas šobrīd norisinās Francijā. Regbijs, starp citu, man liekas, tiešām tāds dienvidu puslodes sporta veids. Ir ziemeļpuslodes sporta veidi, kas ir lielākā daļa sporta veidu. Jā. Regbijs, dienvidu puslode. Kam viņš interesē tur? Jaunzēlande, Austrālija, Urugvaja spēlēja pret Jaunzēlandi. Visas tās dienvidu puslodes valsts. Jā, kāpēc tā? Es nezinu, bet es paskatījos regbiju. Nekad nebiju redzējis. Regbiju? Jā. Wow! Tu esi redzējis regbiju kādreiz? Tas ir sports. Es daudz neesmu skatījies. Es apmēram saprotu, kas tur notiek. Izskatās interesanti. Tur ir, es tev pastāstīšu, kas ir regbijs. Nu, labi. Ir bariņš ar seksīgiem, būdīgiem vīriešiem. Turpini. Un principā viņi dabū bumbu, un tad viņi grūstās viens ar otru vienā lielā tādā čupā. Viņi visi ir, un viņi vienkārši grūsta viens otru, lai aizgrūst to bumbu līdz laukuma, pretējā laukuma galam. Un es burtiski sāku spēli, un 12 vīrieši vienā pusē un 12 vīrieši otrā pusē, visi lec viens otram virsū, un šitā grūstās un apskaujās. Tādi būdīgi, seksīgi vīrieši. 12 vīrieši, tas ir cipars, kas ir oficiāli, vai tu to izdomāji? Es to izdomāju vienkārši kaudz, tāds bars ar vīriešiem. Viņš ir vairāk kā 12. Kas man likās vēl interesanti, un tad, kas man vēl likās interesanti, ir tiesnesis. Viņam tāds Alus Fēderiņš, bet redzēs, viņš ir būdīgs, viņš ir spēlējis regbiju kādreiz. Un viņš ir čoms ar visiem tiem spēlētājiem, ko es nebiju redzējis citos sporta veidos. Jo viņš uznāk, lai sākumā tur uzlikt to bumbu vidūcī, kā futbolā tur vidūcī viņi sāk un kaut kā tā bumba un kaut ko. Un viņš tā kā pliķē pa plecu visiem un viņam, hei, un kaut ko viņi tur pārminēs, kaut ko pasmēja, ha. Un vispār viņi ir riktīgi visi tādi, hei, body. Visi ir čomiņi regbijā. Tas man likās interesanti. Un bija kaut kāda vieta spēlē, kur bija kaut kāda strīdus situācija. Jā. Un tas, kā viņi risina strīdus situācijas, regbijā acīm redzot, es nezinu, esmu redzējis puses spēles, bet abas tās komandas nostājas viena otrai pretī tā ļoti tuvu, un tad burtiski grūsta
viens otru, tā kā viena komanda grūž otru komandu, līdzīgi kā sporta spēlēs ir virves vilkšana, un kura komanda aizgrūž otru prom, Jā. tā ir vinējis šajā strīdā un dabū bumbu. Es nevienam citā sporta veidā nebiju redzējis tādu risinājumu. Tas ir tiešām, tā kā mums ir 7 gadi, mēs pagalmā spēlējamies, kā mēs risinām strīdus. Man liekas, tik forši. Viss nometās vienā sēnā, otrā sēnā. Tu nekad nebija redzējis neko no tā, ko tikko noteikti pateici? Nē, pirmo reizi es redzēju, ēdot savu kotletu un griķis. Es apmēram, mana zināšanas aprobežojās ar to, ko tu saki, un ir vēl pāris dīvainas lietas. Tu redzēji, kā viņi automāti? Nē. Auto futbolā, zini? Jā, iziet bumba ārpus laukuma. Jā, tās komandas spēlētājs, kam jāizmet auto, vienkārši paņem rokās un met. Un ir svarīgi, kā tu met. Nedrīkst kā basketbolā mēs, bet pāri galvējām. Jā. Un regbijā viņi met līdzīgi, tev jāmet tā kā futbolā, bet tev jāmet obligāti taisnā līnijā, nevis savam brīviem spēlētājiem. Un abu komandas spēlētāji paceļ vienu vīrieti kaut kur kukuragā gaisā, un tad viņi 3., 2. stāvā cīnās par to, kurš noķers to bumbu. Jā, es redzēju to. Kas tas ir? Tā kā 9/11, 2 torņi un bumba. Jā, var tādu analoģiju taisīt. Vai arī kā koncertā, kad tu pacēli savu draudzeni, lai viņu var redzēt augstāk. Vai arī bumba uzstājās, un tā draudzene ir tās komandas biedrs. Vai arī basketbolā cheerleaderi paceļ vienu otru, hop, uz pleciem. Tas ir jauki, man patīk. Un zini, kas vēl ir interesanti? Viņi, ja ir kaut kādi sodi vai kas, tad viņi sit to bumbu tajos lielajos stabos, lielajos vārtos. Un ir viens spēlētājs, kurš ir acīm redzami mazāk būdīgs un tāds rišs. Bet viņš labi spēr to bumbu. Jā, viņam neizdevās parastajā futbolā karjeru. Un viņš ir vienīgais, kurš spēr tai komandai tos soda sitienus. Viņš vienmēr iesit. Bet es nekad neesmu viņu redzējis neko citu darām uz tā laukuma. Es pieņemu, ka, kad viņi grūstās, viņš tur vienkārši ir fonā uz laukuma, jo viņam jābūt. Un viņš stāv un gaida vienkārši. Jo viņš nav būdīgs, viņš nevar te grūstīties. Viss, ko viņš māk, ir sist labi. Jā, viņš lasa grāmatu, tur vai sēž pīpē, šādu spēlē. Viņu izsauc tikai tad, kad ir tie sitieni. Tas ir interesanti. Kas ir varbūt 3 vai 4 reizes spēles laikā. Un spēle ilgst cik ilgi? Cilvēkam tiešām daudz brīvu laiku, viņš varētu vienkārši ar austiņām. Tu paskraidi turp šurp, tu izliecies. Tev ir nērti, kad tu vienkārši stāv malā, ja tev jābūt uz laukumu. Tad es domāju, viņš vienkārši paskraidi un tev tāds tā kā, es varētu ielīst iekšā labi, nē, jūs jau visu spēlējāt. Tā slinki spēlē un austiņās klausās podcastu. Jā, viņš pat var darīt 2 darbus vienlaicīgi. Jo kā, vienkārši skraidīt vai klausīties podcastu, tas izniekots laiks, bet ja viņš komentē vēl to spēli, tad viņš pelna par to, ka viņš spēlē un par to, ka komentē. Viņš varētu iet tiktuk laivā un visiem regbija faniem komentēt un rādīt, kas tur notiek. Un tad viņam būtu tie NPC momenti. Oh, thank you for the rose. Thank you for... Thank you for the rose. Bone. Wow, what a hat. Wow, what a hat. Wow, what a hat. Interesanti, cik minūtes būtu jāpavada, lai iemācītu savu muskuļu atmiņā tik ļoti automatizēt savas kustības pie kādām 10 dažādām lietām. Es domāju, 15 minūtes. Jā. Viegli. Es nav dejotājs, tas man ir grūti. Tā kā es ieraugu, man jādomā par to, ko tas nozīmē, tad vēl jāatcerās kustību. Beidz, tā kā, take off your hat, my lady, take off your hat, my lady. Bet es totally, ja tu izvēlies iet šajā bizītī... Thanks for the heart. Thanks for the heart. Es uz tevis 50 eiro iztērētu easy. Jā, tiešām. Jā, es biju domājis par to. Sūtot tev lietiņas un skatoties. Vai tas Latvijā varētu būt vispār aktuāli? Jābūt kādam, kurš ir mēģinājis, kāds, kurš to kā dzirdējis, tu ir tik easy money, tu pamēģināšu. Bet es neesmu redzējis gan. Es esmu, man liekas, redzējis, bet es esmu redzējis, kur ir TikTok laivam aprakstā, ir rakstīts, ka tas notiek, bet faktiski tas nenotiek tajā brīdī.
tur notiek vienkārši saruna. Un iespējams, tas ir tāpēc, ka tam cilvēkam nedēva tās rozītes. Un neko viņam vienkārši nebija ko darīt. Ne tev jau visu laiku vajag tos promptus. Jā, regbijs vēl ir, vismaz manā feedā, tiek kādreiz reklamēts kā visvīrišķīgākais sports. Jo atšķirībā no amerikāņu futbola, viņiem tur ir 50 sargi. Tur redz tas ķīveres, viņiem ir tā kā burtiski, viņi ir iekāpuši vēl vienā Iron Amerikāņu futbolā viņi ir pilnībā tāda hokeja tērpā. Jā, lielā prezervatīvā iekāpuši. Kamēr regbijs, jā, tie ir īsti veči. Viņi ir pieguļošos tēkraklos un tādos šortiņos, un viņi visi ir būdīgi, seksīgi vīrieši. Tas ir ļoti labs sports, ko skatīties. Es tagad zinu tavu gaumu. Tātad skapis ir tavu gauma vīriešos. Jo viņi, pārsvarā visur tur ir skapi. Jā, viņi izsies pēc spēka vīriem. Zinu, viņi ir spēka vīri, viņi ir ļoti spēcīgi. Jā. Bet viņi izskatās arī tādi, ko, ja tu viņus apskautu, viņi izskatās, ja tu viņus apskautu, būtu mīksti, būtu maigi. Nebūtu tā kā tāds metāla 0% body fat kaut kāds ķermenis. Jā, ja tu... Izskatās, ka... Sāksim ar to... Tu vari viņu tā kā, tu vajadz viņu tā kā bu. Zinu, kā skolas ekskursijās tu devies pie kāda dižozola, un tad jūs tā kā, cik cilvēks vajag, lai apskautu vienu lielo dižozolu. Ar to regbijs būtu tāpat, tā kā tu viņu nevarētu apskaut viens pats. Tev vajadzētu 3 klonus, Roberts, lai tu varētu vienu regbijs apskaut. Nāciet palīgā. Mēs dabūsim vienu regbijstu. Es vēl vācu vēl 3 cilvēkus, lai varētu apskaut šo regbijstu. Jā, labi, es tev turpmāk sūtīšu tos regbija highlights, ko man dažreiz atsūt. Jo tur ir kaut kāds, kāpēc regbijs labākais sports, un viņi izdara kaut ko riktīgi brutāli. Tur ir režojas iekals tāk, pa sevi viņi diršās savā starpā, un viss beigās, ka viņi tomēr ir draugi. Viņiem tāds, yeah. Tā kā tu teici par to. Viņi ir riktīgi čomīgi, tas ir dīvaini. Tas man likās interesanti. Tāpēc, man šķiet, ka visi, viņi raud tur. Spēlēs. Es redzēju reklāmu tam čempionātam, un tur ir visas emocijas. Tur ir lieli, būdīgi, seksīgi vīrieši, kas raud. Mums kaimiņos netāli te ir viena laba komanda, pa ko var fanot. Anglijā arī regbijs ir augstā kvalitātē. Konkurēt spējīgi ar tiem pārējiem, kurus tu nosauc. Tiem puslodes valstīm. Varbūt mums jāizbrauc uz to Angliju, nav dārgas biļetes, varam aizvot kādu regbija spēli. Kas ir ar to basketbolu? Kad skatītājs skatās Anglijā spēli, viņam tāds, vajadzēja paņemt lietu sargu līst. Beigās viņš paskatās, vienkārši Roberts viņam aiz muguras iekalojas. Ko tu teici? Kas ir ar to basketbolistu? Kuru? Jimmy Butlers ir mans mīļākais basketbols no šī brīža, jo viņš ir izdomājis, ka katru sezonas NBA sezonas sākumā viņš var uztaisīt savu kaut kādu ļoti dīvainu vizuālu tēlu, pārsvarā viņš to dara ar frizūru, un viņiem ir fotografēšanās, un tās bildes izmanto visās tur spēlēs, kas iznāk, un arī visu sezonu, ja viņam kaut kādi stati, jebkur izmanto vienu fotogrāfiju katram spēlētājam, un to nofočē sezonas sākumā. Exactly. Un viņš to ir atklājis, un viņš ir izdomājis, es uz tām sezonas sākumu vienmēr iešu dīvainā izskatā. Pagājušajā gadā viņam bija ļoti dīvaina frizūra. Viņš uzsēsīja, un tad, visu sezonu viņš tā kā troļļo, principā, visu NBA. Jā, tā viņš patiesībā neizskatās. Jā. Viņš uztais uz vienu dienu šo... Laikam ilgāku laiku viņam vajag noturēt. Jā, anyways, viņam pieaudzēja kaut kādas dredus milzīgas pagājušais. Jā. Un tad patiesībā viņam nekad tāda nav. Un šogad viņš ir emo. Viņš ir emo. Jā, es redzēju TikTok. Starp citu, man pastāstīja to, kāpēc es par šo sāku. Jo šodien es atveru TikTok, un man izlaiž šis video pilnīgi nesaistīt, kur viņš preses konferencē apsēžas, un viņš saka... I'm emo now. Viņš saka, quit the laughing, I'm emo now. Un viņam ir piercingi, visur iespējamās vietās, un tas emo pričan. Kāds komentārs arī, starp citu, vienā no mūsu izgriezumiem bija par to, ka vai es varu uztaisīt frizūru kā Jimmy Butlers. Jā? Jā, es nezinu, kāpēc tieši laikam, lai... Bet tu vari, tāpēc, ja tev iztaino matus, ir jau smieklīgi ļoti, un ir tāds Hitler frizūras vibes. Labi, ja šis video dabūs...
1000 laikus, tad 1000 laikus, jā. tad es uztaisīšu podcastu kā īmā. Jā. Es būšu visu podcastu ļoti emocionāls. Emocionālāks nekā parasti. Emocionālāks vēl nekā parasti. Tajā intervijā, ko es redzēju ar Butleru, viņam žurnālisti jautāja, nu, tā kā, kas viņam ir. Viņš ir ļoti emocionāls, viņš daudz kam gājis cauri, viņš ļoti emocionāls. Un, vai tu vari mums pastāstīt, kādām emocijām tu ej cauri šobrīd? Šāds, jā, nu, tas bija priecīgs, tas bija bēdīgs, tas bija dusmīgs un apjuts, tas atkal bija priecīgs. Viņš spēlē karakteru, ko es ļoti novērtēju, jo viņiem ir tik milzīga platforma. Un agrāk arī, kad skatījos kaut kādus citus sportus, tur iesit golu, ko viņi dara? Viņi ieskrienas, nometās ceļos un slīd un saka, jā. Es esmu to redzējis miljonus reizes, visi tā dara. Kāpēc neviens tā kā nav šokā par to, ka viņš iesit golu? Viņš iesit golu, viņam tāds, nē, nopietni. Neviens tā nav priecājies par golu. Tas būtu interesanti. Jā, kāpēc viņiem nav Fortnite dance move? Jā, kāpēc viņiem ir nauda nolikt labākos choreogrāfus pasaulē? Jā, un iemācies savu signature move, tad to move tu vari reāli trademarkot, un tad viņi var pārdot tām pašām Fortnite'am un citām lietām, zini? Exactly, double the money. Double, triple, quadruple. Quadruple your money. Un jā, tāpēc man šeit pirmais sportists, ko var cienīt, jo viņš zina, kādu varu viņam un spēks ir, un viņš dara kaut ko oriģinālu. Tiešām pirmais sportists, kuru var cienīt. Pirmais. Un ar to mēs noslēdzam šī podcastu sporta sagi segmentu. Paldies, kas klausieties šo sporta sadaļu. Jā, ja Porziņš būtu kā pēdējais piezīmes. Porziņš mācījās no Butlera. Jā, un tad tev varēs cienīt kādu dienu. Jo būs varbūt otrais sportists, kurš var cienīt. Porziņš man šeit saprot jogas, bet viņš nav tas, kurš pats baigi jokos. Viņš tāds ļoti zolīts, rāmītīs, pieļauj. Jā. Es domāju, jā. Nē, joks, es domāju, viņš saprot, jā. Jā, joks saprot, bet viņš viņus taisa? Tur vajag drosmi. Jā, tur vajag drosmi un arī, ja tu kļūdies, zini, tad nevis visi smējas ar tevi, bet par tevi. Jā. Tur vajag... Es saprotu, kāpēc to nedara sportists, jo tu jau bail no apkaunojuma, kā jau visiem cilvēkiem. Tu jau apkaunojoši zaudētajā basketbolā, cik vēl. Pārāk liels skatu, ļoti liels stress. Labi, tagad taču mēs esam noslēdzuši sporta. Jā, lūdzu, jūs varat, ja jūs bijat izslēguši, ieslēdziet atpakaļ, jā. Ja jūs šo klausieties izslēguši jau šo podcastu, ieslēdziet atpakaļ. Mūsu dzīvoklī bija spoks. Es viņu neredzēju. Tu domā par... Es naktīs dažreiz eju ēst. Ko? Es naktīs dažreiz eju ēst kaut ko, ja esmu izsaucis. Tu domā, cik bieži tas notiek? Nu, vienreiz naktī. Vienreiz naktī? Vienreiz naktī. Ja nakts, tad vienu reizi. Bet ko tu domā, spoks? Ko tu ēd parasti? Nezinu, kas tev ir pārsvarā. Man? Biespiens, tomāts, krējumi, salāti, gurķīši. Tu ēd no mana plaukta? Nē, es tā nedaru. Es vienkārši jokoju šobrīd, vai ne? Tas būs, ja tu dusmotos, es ēstu no tā plaukta. Protams. Tāpēc tas bija joks, jā, tas bija joks. Kaut kas šeit nav tīrs. Bet tu tiešām ēst pa naktīm? Nu, nē, es eju pa naktīm ēst, ja es atkal neguļu līdz tur 2, 3. Tad es eju paēst, jā. Nu, jo pēdējo reizi es eju 9 vakarā. Tu nemosties pa naktīm ēst. Ok, labi, jo es tiešām nekad neesmu dzirdējis. Nē. Un tas, ja tu mostos nakts viducī un iet ēst? Nē, vēl nē. Es vēl neesmu tajā dzīves fāzē. Es būšu. Esmu ceļā uz turieni. Es pēc tā strādāju. Bet ko tu domā ar spoku? Jo es spokiem neticu, Robert. Zini, ka spoki blēņas? Tu esi saskatījos to Kasparu Multenu. Spoki nav blēņas, tu vari iet. Spoki.tv net. Tur raksta daudz blēņas. Daudz raksta tām blēņas. Labi, kas par spoku? Mūsu dzīvoklī vienu nakti bija iemaldies gars kaut kāds. Un viņam nebija labi nodomi.
Ka viņš gribēja nozagt kaut ko. Es nezinu, ko viņš gribēja, bet viņš nevēlēja mums labu. Okay. Nevienam labu. Viņš bija tāds ļaunais gars. Man kļūst neomalīgi, ka tu tā saki. Es gāju vienu naktī, es pamodos vienu nakti, gāju čurāt. Un es eju pa gaiteni, un es jūtu tādu nepatīkamu sajūtu, tādu baiļu sajūtu. Un pretī toletei ir studijas telpa, un es paskatos, un tur es jūtu, ka tur ir kaut kāds gars, kaut kāda būtne, un viņai nav labi nodomi, viņa nevēl labu. Es iegāju pašrāt, es izgāju ārā, es joprojām jūtu, ka viņi tur ir. Es esmu pusaizmidzis. Es iztēlējos, tu tāds, vairs nav. Tu tevi savu istabu, tieši pie savas istabas durīm dodot, viņš aizgājis man istabu, kamēr bija tuvaletē. Nē, viņš vēl bija studijā, bet es iegāju savā istabā, un es nolikos gultā, un es vēl speciāli savā prātā uzliku tā kā aizsardzību šai istabai un bēnišoju šo būtni un uzliku citu entitiju, lai aizsargā šo istabu. Es uzliku tā kā tādu burbuli istabai, un es biju pamodinājis ar to, ka es gāju čurāt Evelīnu. Jā. Šeit stāsts paliek interesants. Ļoti skaļš čurātājs Roberts ir tāds Evelīna pamos, principā viņa domā, ka ugunsdzēsēji ir atbraukuši tik stipri tā strūkli ir. Jā, viņš mēģina nodzēst podu. Bet šeit tas stāsts paliek interesants. Evelīna pamos no tā, ka es čurāju. Jā. Viņa piecēs, lai ietu čurāt arī. Es esmu tajā pusaizmigušajā stāvoklī, ieslīdis gultā, es lieku to aizsardzību istabai. Es viņai neko nesaku, mēs nepārmījam, ne vārda. Bet mēs varam pastāties pie tās aizsardzības, jo šobrīd tas man... Labi, pēc tam varbūt. Es no sākuma pastāstīšu, tad jautājumu. Labi. Evelīna iet čurāt, viņa atgriežas ielien gultā, un es neko vēl projām neesmu teicis. Viņa man saka, man pirmo reizi šajā dzīvoklī bija bail iet čurāt. Man tāds, interesanti, kāpēc tu tā saki? Un tā viņa tāds, es negribu par to runāt, parunāsim no rīta. Un mēs aizmegām. No rīta es viņai jautāju, vēl joprojām neminot neko par savu pieredzi, es viņai jautāju, tu vakar teici, ka tev pirmo reizi bija čurāt bail iet šajā dzīvoklī, kāpēc tā? Un viņa teica, es aizgāju, es apsēdos čurāt, un es sajūtu tādu spēcīgu, ārkārtīgi spēcīgu baiļu sajūtu, kas mani pārņēma. Tā kā it kā kaut kāda klātbūtne būtu. Un man bija bail iet no toaletes ārā un iet atpakaļ pa to gaiteni, kas pie studijas, kur tieši tā būtne arī bija manā pieredzē. Bail iet atpakaļ uz istabu viņai bija. Un viņa saņēmās, viņa aizgāja. Un tad es viņai teicu, klausies, man bija šī līdzīga pieredze. Sagadīšanās? Nedomāju viss. Nu, iespējams, tā ir sagadīšanās. Bet es par to nekad neesmu runājuši. Viņi nekad nav runājis par spogiem, tu nekad neesi runājis par spogiem. Un jūs vienkārši pēkšņi vienā dienā nesaistīt, kā tas izdomājāt runāt. Par dīvainu vaibu. Nu, klausies, tas tā kā spoks, daudziem cilvēkiem spoks nozīmē, ka tas ir kaut kāda miruša dvēsele vai kas. Tā bija vienkārši kaut kāda būtne, kurai nebija ķermeņa. Un viņa bija iemaldījusies šajā dzīvoklī kaut kā pa šo nakti. Bet viņa noteikti viņai nebija labi nodomi. Ar šo būtni labāk neiet kontaktā. Zini, pārsla dažreiz guļ tajā istabā. Jā. Varbūt tā bija pārsla. Bet, ja Pārsla vispār bezjēdzīgs skaļs. Viņi gulēja pie jums tur, un tev pie sāna krāca, tikmēr mums ir fucking gars mūsu dzīvoklī. Parasti kaķiem būtu jāizstāv un jāsargā no sliktiem gariem dzīvoklis. Tagad pārslas, godīgi sakot, nedomāju, ka viņi nopelnīs mīksto barību šonadēļ. Labi, man ir vairākas lietas, ko es gribētu izpakot no jūsu stāsta. Otrs ir tas, kad pēc šī vakara, kad tas viss notika,
Jūs pastāstījāt, kad notika šī bailīte, un vispārējais bija tas, tu stāstīji to. Jā, mēs pastāstījām tev un Vanesai. Jā, un tad, kad jūs aiziet prom, es pagriežos pret Vanesu, un notiks šis. Vanes, zinu, kas būtu reidzīgi, tad, kad viņš šodien aizies gulēt, man vajadzētu to manikenu nolikt. Kaut kur tuvu pie durvīm, jo viņi 100 punkti iesastot, tu ej pārsvarā. Jā, šo manikenu vajadzētu nolikt tieši tur. Vai nu iekšā toaletē, vai nu tā, ka tā ēnas gaisma kaut kā izstaro to manikenu no aizmugures puses un pārlikt viņam pāri palagu, lai kaut kādu kontūru dīvaini. Tas būtu episki. Ko Vanes tev teica? Rihard, beidz runāt muļķības. Tu esi tik nejauks. Kaut kas, man šeit, ka viņiem bija tāds go for it, boy. Es vienkārši aizmirgu pats un es aizmirsu līdz šim brīdim. Man bija tāds, tā bija toreiz tik laba ideja. Man kāpēc toreiz darīju? Jo 100 punktu nākamajā reizē, kad jūs gājāt uz tolti, abi divi, jūs vienkārši īpaši pievērsāt uzmanību tai istabai. Jo nav tā, ka to aizmirst. Tev bija tāds, vai tur vēl ir tas gars vai nē? Es pievērsu uzmanību kopējai sajūtai. Tu paskatījies tajā virzienā arī. Un, protams, es paskatījos, jā. Tāda iespēja palaid garām. Un es sajūtu, ka tur viņi nav, bet bija palikušas vēl joprojām pēdas, tādas enerģētiskās pēdas, tāpēc mēs izkvēpinājām visu dzīvokli. Un, godīgi sakot, pēc visu dzīvokļu izkvēpināšanas ir labāks veips šeit dzīvoklim. Es varu tad pīpēt dzīvoklī? Beidzot man dod zaļo gaismu, jo iet uz pirmo stāvu ir diezgan 4 tālu. Ja tad tā kā fāņi sāku te pīpēt savu marļiku. Marlboro sarkanās? That's what I smoke, bro. Iedomājies, tu dabū kaut kādu dziednieku savu dzīvokli. Es tūlīt izkvēpināšu visu šeit. Tagad. Sarkanais marļiks. Te būs labāka enerģija. Viņš rīktīgi. Man te bija baigi daudz, jums te ir, man vajag vēl. Pat vēl vienu paciņu. Jau var nopirkt aizskrienas veids, nopērts vēl paciņu, vai man nav monētu, varbūt. Jā, vispār, man tas ilgs kaut kādu nedēļu, varētu man tam matracīti nolikt. Jā, un tad viņš apguļas uz matracīšu un aizmiega cigaretes zobos. Un viss nodeg. Tev uzliki to aizsargu lauku. Man tas izklausās pēc Harry Potter, jo es neesmu redzējis tās burvesības. Tas ir tāds tā kā iekšējai ticībai, lai sev nomierinātu, vai pastāstu par to ideju, jo man tas koncepts, pat es nekad neaizdomātos par to. Es iztēlojos, Evelīna aiziet uz to, un tu pat taisi tos... tā kā tu vari uztaisīt vienkārši savā prātā. Es ieju savā prātā, es esmu istabā, un tad tu vari uzlikt kaut kādu banishing rituālu. Es personīgi tik labi nezinu. Es vienkārši intuitīvi to darīju tajā brīdī, jo man likās, ka tas bija nepieciešams tajā brīdī. Tu vari uzlikt pentagrammu vai kaut ko tādu, lai banishotu, tā kā, kā ir banishot latviski? Izdzīt, jā, vai kaut ko tādu. Bet, es nezinu, es iztēlojos tādu zilas gaismas, tādu aizsargu lauku, ko es uzlieku, tā kā un tad, lai man nav viņš jāuztur visu cauri, jo es tieši gulētu, jo tas tā kā nogurdinoši. Es tā kā izsaucu. Tu nopirdies, lai viņš var tā kā ņemt enerģijas resursus no tā pirdiena, no tās gāzes, jā. Tu viņu lādē visu laiku. Viņš ir, protams, līdzīgi kā nafta ir enerģija, tā līdzīgi pirdienā arī ir visas šīs gāzes, kas var, kā dabas gāze līdzīgi, ar ko mēs sildam savus dzīvokļus, tā ar pirdienu var sildīt enerģijas lauku astrālajā laukā. Visu šo stāstus izmantošu kā attaisnojumu Vanesai vakariem, kur viņiem besīkais purkšķinu gultā. Man bija tāds, hey, I'm protecting us. I'm charging up the shield, bro. Kāpēc tu ar Vanes runā angliski? Aizsargu mehānisms kaut kāds mans. Un ja nopietni, tad es izveidoju, tā kā es izsaucu tā kā tādu pašu zilas gaismas tā kā aizsargu būdni, kurai ir tāds, nezinu, viņi vienkārši ir tādi
tāds varbūt tāds rombisks ķermenis un ļoti aptuvenu aprišu rombisks ķermenis ar apaļu galvu vai kaut ko tādu. Un tad, ka viņa tur to aizsargu lauku un uztur viņu. Un panāk trūpēs, kamēr es guļu, lai man tas nav jādara. Okay. Viņa tā kā radās un tad viņa aizsargā visu. Abi. Tu vari vēl visu kaut kādas lietas taisīt. Piemēram, teorētiski, jā. Ēdienam, kuram drīz beidzas derīguma termiņš, tu uzliec tādu enerģijas rombiņu, lai viņš tā kā atcit visas baktērijas. Es domāju, ka teorētiski tu vari, jā. Es nezinu, vai tas strādās. Jā, es dzirdējis par to, ka vārdiem ir spēks. Līdzīgi kā domām un enerģijiem. Jā. Tā kā vārdi ir enerģija, vai ne? Jā, sitiens vairs nesāp, tas paliek starp mums. Jā, un tad ir 3 glāzes ar rīsiem. Un tad vienai rīsu glāzei. Visur vien te paši rīsi. Nekas nav pievienots identisks 3 glāzes. Man jautājums, kurš dzer šos rīsus? Neviens nedzer, nav jādzer. Tas vienkārši... Kāpēc viņi ir glāzēs? Labi, caurspīdīgā stikla bļodiņa. Ok, to es saprotu. Un vienai glāzi tu paņem... Glāze? Tu dzer tos rīsus? Viena caurspīdīga stikla bļodiņu tu paņem. Tu viņu sanumurē 1, 2, 3. Tu paņem pirmo. Tu viņai katru dienu pasaki, ej dirst, tu man nepatīc, jak, tu esi neglīta. Otrai, tu pasaki, es tev mīlu, es tev ļoti novērtēju, tu esi labākā lieta, kas man notikusi, es tev vēlu visu to labāko. Un trešo tu atstāji mierā. Kā tev šķiet, kas notiek? Kas notiek? Pēc 30 dienām pirmā glāze, kurai tu saki sliktas lietas, viņai ir kaut kāds slikts baktērijas. Viss tur sabojājies. Otrā, viss kārtībā. Viņai ir labi. Tie rīsi joprojām, lai gan bija identiski, viņiem visi kārtībā. Un trešie rīsi, viņi sākuši pūt. Vai kaut kas tam līdzīgs, jo tu viņiem nepievērs uzmanību. Vai rīsiem rūp, ka tu viņiem nepievērs uzmanību? Jā. Viņi ir greizsirdīgi uz pārējām rīsiem trauciņiem. Tā ir, jā. Rīsi ir ļoti jūtīgi. Es nezināju, ka rīsi ir tik emocionāli. Jā, griķi ir daudz patstāvīgāk. Jā, griķiem ir tāds labi lietas, man mierā es darīšu savu lietu. Jā. Rīsiem vajag tāds, kad mēs pavadīsim laiku kopā. Es gribu ar tevi parunāties, dalīties ar tos, ko es darīju šodien. Es biju kastītē. Viss. Rīs, cik var runāt? Katru dienu viens tas pats. Tu biji kastītē. Ja tev nav svarīgs mans sajūtas, tad varbūt kāpēc tu vispār man sturi? Izmet mani laukā tūlīt pat. Tu tāpat negribi mani ēst. Tu neesi ēdis rīsu, tu esi ēdis tos griķus jau kādu laiku. Dažreiz rīsi tiešām. Jā. Šis ir iemesls, kāpēc mums pārstāja pirkt. Vienkārši pārāk emocionāli investējoši. Buckwheat. Nu labi. Ko jūs domājat par šo... Nu labi, es nezinu. Mēs noslēdzam šo spoku segmentu. Tev ir bijis vēl kādreiz kāds cits spoks stāsts? Nē. Man bija tas, ka man vienkārši bail no tumsas dažreiz. Un tas arī viss. Un tad tev sāk kā prāts izdomāt visādas spooky lietas, ka tev tur kāds sauc vai kaut ko grib no tevis, un tu tur bailīgi skrien ātrāk prom un tuvojies gaismē, lai tev nebūtu bail. Nu jā, bet tas ir citādāk. Kad tu iztēlojies kaut ko, kā pieaugušais, tu vari atšķirt. Es varu atšķirt parasti. Un šeit burtiski iepriekšējā podkāstā mēs runājām, es stāstīju par mežu, kuram es gāju garām, un es tā kā daļai fantazēju, daļai jūtu, ka viņš man velk iekšā. Un toreiz man bija... Kā tu runā par to enerģiju, man bija līdzīga enerģija. Tur iekšā ir kaut kas ir tā kā dark, un viņam tāds šeit. Nāc iekšā mežā. Un man bija tāds, yo, you creepy, bro. Nu jā, bet tas ir vadātājs. Senlatvieši visu laiku par to runā. Jā. Tev ir kaut kādas šīs enerģijas, kas... sauc tajā mežā iekšā, un tad cilvēki tur pazūd. Viņi iemaldās un pazūd. Jā, izrādījās, tas bija Toms.
Kāds Toms? Kas ir Toms? Toms, man šķoms, Toms. Viņš tev gaidīja mežā? Nu, nē, es jākājos. Bet, nu jā, tur bija tas vārdētājs. Bet tad... Varbūt viņu sauc Toms. Varbūt viņu sauc Toms. Jā. Nē, man likās, ja es ieiešu iekšā pie tās dīvainā bēdātāja, tad nebūs tā, ka viņš man appisīs, bet es kļūšu par to, nu, ka mēs būsim abi ļauni tad kopā. Bet kaut kas ir ievelkuši tajā mežā. Kaut kas ir. Es tikko atcerējos, kā es bērnībā mammu biedēju. Nu, man vispār ļoti patika ģimenē slēpties, un mammai bija sava istaba, kurā viņa dzīvoja, purciem dzīvoklītiem mēs dzīvojām. Un viņiem bija tāds dīvāns, kuri tā kā, nu, neparūcīgi viņiem sanāca kaut kāds stūris tukšs. Un tieši tur aizskari, un tu vari, kamēr viņi ir virtuvē vai stolti aizgājis, aizskriet uz viņas istabu, ielikt tajā stūrī un sēdēt. Un tad viņi aiziet kaut kur, es paspēju paslēpties, tad viņi atnāk, viņi apguļās gultā, skatās to televizoru vai ko, un loģiski es nesākšu uzreiz, man vajag to, lai viņi tā kā dabūtu to mieru sajūtu atkal. Un pēc 10 minūtēm man bija tāds... Viņa tā pārbījās. Man bija tāds, hell yeah, sucker! Tu esi pieaugušies un es tev nobēdēju. Losers! Ej savu istabu nelien laukā! Nākamā nedēļa, tu nekur neies ārā, nekur spēlēt futbolu, jā, neko? O, es esmu bailulē, es esmu mamma bailulē. Nobīsties no šitā? Au! Aha, es esmu pieaugušies. Sitiens vairs nesāp. Sitiens paliek starp mums. Jā, tā nebija. Jā, bet nu nē, man patīk. Kaut kas man iedvesmo tajā enerģijas, to, ka tu uzliki to portā. Mans nekad nebūtu ienācis prātā. Man būtu tāds, tas bija baisi. Ātrāk, labāk jāizmiega, lai man vairs nav ar to jādīlo. Nu jā, bet ja nu viņš ietu istabā. Manā istabā? Jā. Nē, es zinu, kā ir. Ok, Rihard. Es godīgi sakot, ja nu viņš ieiet istabā, es iedomājos tajā brīdī, kad es liku to vairokā. Man tāds, vai man likt arī aizsardzību uz Rihardu un Vanesas istabu? Un man bija tāds, nē, baigi lielais apjoms. Un es uzliku tikai sev un aizmegu. Līdz ar to es piedodu, Rihard, es kaut kādā ziņā atstāju jūs pilnībā likteņu varā. Tā būtne varēja iemaldīties jūsu istabā. Tā. Iedomājies, vai tev būtu vainas apziņa, ja viens no mums nebūtu pamodies kaut kādu neizskaidrojumu iemeslu dēļ? Absolūti man būtu vainas apziņa, jā. Es domāju, es esmu šausmīgi. Ja piemēram, Vanessa nepamostos, tad tu tā kā domā par to, vai Rihardam stāstīt, ka tur bija tas spoks, un ka tu likt tos vairogus, tu tāds, es vienkārši tā kā paturēšu to pie sevis. Šis būs noslēpums, ko es paņemšu kapā. Jā. Nē, nu, es vēl, protams, nebiju izstāstījis nevienam, līdz ar to es varēju to pilnībā atstāt kā noslēpumu. Tāds, jeikas, es tikko netīšām biju līdzdalībnieks Vanesas nogalināšanā. Upsī. Jā. Bet tu dažreiz domā par to... Par to, kā varētu nogalināt Vanesu? Nē, par to es zinu, ka tu domā. Vairāk par to, vai tevī ir šis ļaunais gars. Kādā ziņā? Nu, vai tu kādreiz domā par to, ka tu esi ļauns? Nu, protams, jā, man ir ļaunais gars. Protams, iekšā. Katrā no mums mīt pasaules ar dažādām būtnēm, un pusi no viņām ir labas, pusi ļaunas. Un vēl 50% neitrāls. Un esmu redzējis vēl to salīdzinājumu, ka ir katrā no mūsu mītās lietas, bet ir galvenais jautājums, kuru no viņām tu pabaro. Ja tu baro tā ļauno, tu viņš liels un paēdis, un tas labais ir tāds, izkārnīs. Jā. Bet tev vajag pievērst uzmanību arī tam ļauniem un tam tumšajam un tajā ēnas pusē. Kāpēc? Mēs varam tā kā... Tāpēc, ka tad, ja tu viņu nostum un ignorē, tad viņi izpaužas tāpat tavā pasaulē, viņi jau nekur nepazūd. Vienkārši tu vainu pēc klasiskā Junga, es nezinu, tu vainu projicē to uz apkārtējo pasauli un redzi citos to, kas tevī iekšā ir šis tumšais, vai viņi kaut kādā veidā
ja viņi ir jo neapzinātāk viņi ir, jo vairāk viņi valda pār tevi. Tāpēc ir svarīgi nonākt kontaktā ar savu tumšo pusi, arī apskaut viņu un mīlēt arī tās daļas, kas ir neglītas un nav skaistas un nav labas. Kā tu atradi vai šo ceļu? Tev ir bijis tāds iekšējais bromance ar savu to neglīto nesmuko pusi, kur tas lielais tumšais Roberts ar ragiem iekšā ir, kurš grib kaut ko nogalināt vai kaut ko nozagt vai izdarīt kaut ko ļaunu. Nozagt riteņus. Nozagt riteņus, jā. Tu ar viņu kaut kā, tev ir kaut kādas, nezinu, otrdienas, kad jūs ejat kopā uz kino un pavadat laiku, vai tev vispār ir bijis kontakts ar šo savu pusi? Nē, kaut kādās daļās. Man liekas, ka es nezinu. Es nevaru teikt, ka esmu eksperts šajā un ka man ir bijis ļoti daudz tāda, ka es esmu tiešām integrējis to ēnu un pievērsies viņai un strādājis ar shadow work un tā tālāk. Bet tam varētu, es domāju, mums visiem noderētu tam pievērsties vairāk. Vienīgā pieredze, kas man ir, dažreiz man viņi ļoti biedē, kas klasiskākais man šeit, ko cilvēki, parasti dažreiz sajūt, un tad es tā kā neglītu, man viņi tā kā biedēts, viņi atstumj ļoti, un tas kļūst neapzināts tajā visā, jo man tad dažreiz ir vairākas reizes, ir bijuši reizes, ka esmu tā kā pārbijies tā, ka es pat tā kā cenšos it kā traumēts cilvēks, ka tā kā tas nebija, es to nedomāju. Un ir bijuši vieglāk sajūtas, kur apzināti, ka tu tā kā par to padomā, par diskutē. Un tad man šeit visvairāk, ko esmu darījis, ir tā ēnas puse vai kaut kas tas briesmīgais manī. Un šeit, ka viņš man dod spēku, un man ir tādas attiecības, ka dažreiz es par viņu domāju, viņš mani tā kā velk, un viņš saka, hei, ja mēs esam komanda, tu esi neapturams. Tā kā, Rihard, tu esi dēmons. Tev ir jābūt tam zvēram, nezvēram, kurš vienkārši saplos visu, kas viņam stājas ceļā. Un man ir tāds, tā ir diezgan forša sajūta. Tā kā, ir tāda sajūta, ka tu esi kontrolē uzreiz, ja tu esi tas iznīcinātājs. Tev ir tāda sajūta, ka tu esi kontrolē. Vēl es gribēju parunāt par ziņām, kas ir pozitīvs. Kas ir pozitīvs? Mēs kaut ko mēs pašā sākumā runājām par šo podcastu. Es biju aizmirsis nesen par to domā, kamēr mēs runājām. Un tad es aizdomājos par to, mēs runājām par to, vai rasisms un tas ir interesants, jā. Vai rasisms un seksisms ir interesants. Tad mēs varam aiziet tur blakus kaut kādā istabā ar tā tēma, kad vienkārši negatīvas ziņas ir stipri interesantākas. Un tas ir tas, ko mēs darām. Tas ir tas, kā cilvēks strādā. Kurš kuru tur piekāva vai piekrāpa, man interesē, vai kurš tur apprecējās vai noziedojas, vai to es neskatīšos. Un ja nevis latviešu, bet ja cilvēka psihē būtu apgriezta, kaut kas mums neirotiski, tur smadzenēs būtu citādāk, ka mums vairāk būtu tās pozitīvās ziņas. Interesants. Iedomājies, man šeit visa pasaule būtu cita. Pilnībā visa mūsu eksistence būtu, neko no tā, kā šobrīd eksistē pasaule, būtu viss citādāk. Es pieļauju, ka nebūtu pat tāds TikToks, bet ja būtu kaut kāds tāds short film vai kaut kas tāds, tur būtu tas saturs, kas tur tik taisīt, būtu krasi citādāks. Visas filmas būtu citādāks. Jā. Es vienkārši aizdomājos, ka kāda būtu tā pasaule, kur atmaksājas būt ļoti pozitīvam. Tā ir ļoti interesanta doma. Jā. Tā pasaule izskatītos tiešām citādāk. Varētu pafantazēt, kā viņi tieši izskatītos. Jums būtu tāda fiksācija uz pozitīvo, nevis negatīvo. Bet tāpat laikā, vai mēs būtu tik ilgi izdzīvojuši, jo tas ir mūsu izdzīvošanas mehānisms. Tur kaut kas vispār būtu citādāk tajā evolūcijā. Kaut ko, jā. Būtu, piemēram, nebūtu MMA, kā mixed martial arts, kur cilvēki kaujās, bet būtu mixed martial arts, kā cilvēki apskaujās. Vai... Mixed martial arts, kā cilvēki glazno dažādas ainavas uz kanusiem. Jā. Ar taureņiem, kuri saskarās ar saviem spārniem gaisā.
Nē, nu, zini, kā, kad tu paskaties, tā MMA ir jau bišķi tā, ka no sākuma tev liekas, viņa apskaujas, un tad sāc redzēt, ka tur viena masiņu uzacis, un tad tev tāds paga, kas te notiek? Jā, šis savu viņa masiņu uzacis. Tā kā ļaujas tā kā pieturēšu tev ciet asins vietu vairākas reizes. Tā būtu citādāk pasauli. Tā būtu. Tiešām. Bet par to tumšo pusi, nu jā, man liekas, ka ir jau spēks tajā, piemēram, integrējot to, nu, piemēram, ir viena dīvaina lieta, ko kaut kādi successful cilvēki dara, ko esmu dzirdējis podkāstos, kur tāds, kad es eju uz zāli un es kačājos, es iztēlojos, ka no tā, vai es izdarīšu šo workoutu, ir atkarīgs manas ģimenes dzīvība. Tā kā manai sievai un bērnam, es iztēlojos, ka viņi ir kaut kur nolaupīti, un viņi neizdzīvos, ja es neuztaisīšu tā kā šo riktīgi hard workout. Un es mobilizēju to tumšo pusi sevī un to tumšo fantāziju, un viņi dod man spēku, lai es varētu izturēt un pušot sevi. Stumt sevi tālāk, kā jebkad esmu gājis. Tā ir motivācija, vai to es respektēju. Nu, bet tas tiešām tas strādā. Tas dod tev motivāciju. Tā kā vingro savā istabā, tu arī domā kad es taisu jogu? Jā. Tas, Ja es neizdarīšu to downward facing dog. Ja es neizdarīšu šo pozu, tad visi mani cilvēki, kas mani mīļ, sadegs liesmās. Un kā tu izstiep to pozu. Elpo dziļi un esi mierīgs. Citādi fucking visu, ko tu miltīgs, uzģurt uz šķāpiem. Jā. Es jums, draugi, pateikšu kaut ko, kas ir ļoti svarīgi un atbild visām jūsu problēmām. Un tas nav nekas super jauns. Un tas neizklausās arī nekas īpaši, bet tā ir atslēga visam burtiski. Dažreiz ir garlaicīgi, ka tas ir tik vienkārši. Bet, draugi, tā ir elpošana. Ja tu elpo, tad viss būs kārtībā. Bet tev jādomā par to, ka tu to dari. Šis ir ļoti dīvains podcasts. Mēs runājam par sportu riktīgi ilgi, un tad par kaut kādu self-help attīstību. Kas notiek? Mēs nekad nav bijusi šāda sērija vēl. Baigi, nē, jā. Es tev gribu parādīt iespējams sliktāko īres sludinājumu Latvijā. Lūk, īres dzīvoklis. Tas ir īres dzīvoklis. Īres dzīvoklis, pagaid, nu šī ir bilde ar gaiteni. Jā. Es domāju, Mēs varam sākt ar tekstu. Viss iekļauts. Superkompakts 10 kvadrātmetru studio dzīvoklītis ar visām ērtībām. Kas te notiek? Superkompakts 10 kvadrātmetru studio dzīvoklītis ar visām ērtībām, kārtīgai meitenei bez sliktiem ieradumiem un dzīvniekiem ar visu nepieciešamo. Ēkā darbojas kafejnīca, blakus veikali, Brīvības un Miera iela, stacija Brasa. Bez starpniekiem. Komunālie, elektrība, Wi-Fi un TV iekļauti. Var īstermiņā no mēneša bez garantijas summas. Tātad 10 kvadrātmetri. 10 kvadrātmetri ir mazāk kā mana istaba. 10 kvadrātmetri ir tagad dzīvot mūsu virtuvē, laikam ieskaitot rādam istabu. Un tur viss dzīvoklis ir 10 kvadrātmetri. Man patīk ar visām ērtībām. Veicīt, nav tāds termins, tā kā 10 kvadrātmetri un ar visām ērtībām neiet kopā. Viņi viens otru izslēdz. Jā, un vai gribi tātad centrs, klients 6, ir 300 eiro mēnesī. 300 eiro mēnesī? Are you crazy? Bum. Viena istaba, 10 kvadrātmetri, 300 eiro mēnesī. Tur ir jābūt. Kārtīgai meitenei, bez sliktiem ieradumiem. Ok, kas skaitās slikts ieradums? Sveiki, es atnācu pasīties to dzīvokli. Es saprotu, ka jūs gribējāt pārbaudīt, vai esmu... Meitene pirmkārt? Jā, kur man ir kas? pasē rakstīts sieviete.
Nu, parasti es lieku ņemt no biksītes, bet nu labi, šoreiz būs ok. Ko jūs vēl gribējāt? Vai jums ir kādi slikti ieradumi? Nu, es domāju, ka nē. Vai jūs smēķējat? Jā. Nē, jā, agrāk. Vairs nē. Es nesmēju. Vai jūs dzerat alkoholu? Nē. Okay, vai knibit nagus? Knibit nagus? Nē, neknipinu. Ok. Ha! Ha? Varbūt graužat nagus? Nē, man nav zobu. Tātad nelietojiet zobdiegu. Tas ir kaitīgs ieradums. Nekā nebija. Jūs nevarat īrēt šo dzīvokli. Nē. Vai jums nav, jums ir kāds dzīvnieks? Mans boyfriends. Boyfriends tas jau nedara. Nē, nu labi. Bet, kur tur vispār var turēt dzīvnieku? Bet, iedomājies, visi dzīvnieki arī? Mans jautājums ir tāds. Jā. Kāmīts? Jā. Kāmīts nē? Kāmīts laikam nevar. Tur ir... Zivs? Arī nē? Akvārijas pārāk daudz vietu aizņem. Kas tad ir tā kā sienās? Varbūt tas ir cietums. Tu brasa. Tu brasa. Stacija brasa. Tad lūk, paskatīsimies šīs fotogrāfijas. Pirmā fotogrāfija. Tā, pagā. Es atvēršu tā. Ok. Jā. Pirmā fotogrāfija. Tās mājas vestibels laikam. Jo viņam tāds šī būs bildi, kas pārdos šo visu. Ļoti neglīta biroja ēka, kur ir nozagusi kaut kādai vintage viesnīcai šitos krēslus. Jā, man liekas, ka tieši tagad saka, ir moderna biroja ēka, kur ir nozagusi viduslaiku pilī interjeru. Tas baroka pilī. Jā. Tiešām nozagusi baroka pilī interjeru. Jā, un kur operē iepriekšējo lustru paņēmusi. Viņi taisīja renovāciju. Jā, flīzes ir no Origo stacijas tuneļa. Flīzes ir no stacijas tuneļa. Jā. Krēsli ir no Rundāls pils. Sienas no operas. No dušām kaut kādām. Un spoguļgriesti no geju kluba. Kas te notiek? Kurš taisi cilvēks ar ADHD taisīja dizainu šim? Viņam ik pa laikam bija tāds, kādā stilā mēs taisam? Es pilnībā aizmirsts. 10 kvadrātmetri. Nu labi, šis ir... Nu jā, vienkārši tas, ka tu domā par tiem 10 kvadrātmetriem, tu ieraugi šito, tu tāds, nē. Nav tik traki. Nu, tu domā, ka tu dzīvos gaitenī? Nu jā, tu nedomā, bet tu vienkārši kaut kā psiholoģiski, tev tu ieraugi lielu tāpu, tad tev visu laiku spaini uzreiz. Pat ja tā nav tāpa, kurā tu dzīvo. Otrā bilde. Ēka no ārpus. Aiz nožogojumu. Bišķiņos nožogojumu viņš. Nu labi, normāla ēka. Joprojām atbilst cietumam. Tik tālu tas ir cietums. Tad šeit ir, acīm redzam, šī ir tā kafejnīca, kas tur ir. Wow. Un kas rakstīts? Cietuma bufetē. Nē, kas šeit ir? Soļanka? Soļanka, jā. Soļanka tā dienā. Solāris, nē. Solāris? Kaut kas jūt tajā telefonā. Vārdā izsēc pēc jūt vai gut. Soļiņi. Nu labi, nezinu, jā, kafejnīca, nu labi, kafejnīca, ļoti labi. Ir kafejnīca kaut kur, ok. Šīs ir pirmās 3 bildes. Labi, tad sākas bildes ar dzīvokli beidzot. Lūk, ir mūsu 10 kvadrātmetri. Divančiks. Ukrainas karoks. Nē, mums ir divančiks no Baltkrievijas mēbelēm, būsim godīgi. Jā. Mums ir televizors, pulkstens, tās sarkanās žalūzijas rozā. Nu, kā tev līdz šim tā pagaid labi, kur ir, kāpēc nevar tā pārklikt? Nav svarīgi. Kur ir vaļā šitās te žalūzijas. Tas ir pirmais stāvs. Es saku, ka tu vari iet iekšā. Man liekas, tu vari iziet uz to kafejnīcas terasu uzreiz. Damn, son. Nu, slikti, bet kopumā... Man patīk šīs 2 mazās lampiņas šeit augšā. Jā, kāpēc viņas ir sānā? Tās ir tik labas. Mēs ieliksim vienkārši vienā stūrī 2 mazas lampiņas. Nu, vēl šitajā stūrī, laikam arī vēl. Jā, un tur ir vieta dušai. Un tad kur ir duša. Kur ir duša. Tas paklājiņš. Burtiski paklājiņš par lielu. Kā cilvēks var ieiet?
Te tiešām nekādu kaitīgu ieradumu. Ja tavs ieradums ir fast foods, tu nevari dzīvot šajā dzīvoklī, jo tu burtiski iesprūdīsi pa ceļam uz dušu. Jo pat paklājiņam nav vieta. Paklājiņš ir pārāk krāsns šai dušai. Man patīk, ka visi saskaņot zaļos toņos. Tas ir cute. Par to ir padomāts pasteļi zaļais kaut kāds. Tas ir cute. Viss tāds kivī. Un tagad ir bišķiņ tālāka bilde. Šī vannas istaba. Ir iekšā tajā visā. Tu principā kakā un skaties uz dīvānu vienlaicīgi. Ne tikai, Richard. Tu vari pie to žalūziju pacelt un kāds, kurš šādi tajā kafejnīcā pusdienas, viņš ir redzēt, kāds sēd uz poda. Tā sanāk. Un, ja tev nav naudas kafejnīcai, tu ne tikai sēdi uz poda, Richard, tu gatavo turpat blakus. Jā, Tu pamanīji, šī ir plīts. vari... Šī ir virtuve un vannas istaba vienlaikus, Richard. Tu vari ar kreiso kāju būt dušā, ar dibenu kakāt un ar labo roku tajā laikā gatavot pēlameņus. Nē, bet tiešām, jā, tu vari likt lielu klucu un vienlaikus pieskatīt, lai tavu pelmeņu nepiedeg, jo tas ir burtiski rokas stiepiena attālumā. Tavs ēdiens ir no tā, ka tu nolaidi ūdeni. Un mazgāt traukus. Šī ir es nekad nebiju redzējis, ka virtuve un tualete ir viena un tā pati telpa. Tas ir ģeniāls risinājums kaut kādā ziņā, jo tev nevajag divas ūdens mazglas. Es domāju, viņš varēja ietaupīt to telpu uz to izlietni, jo, ja tev ir tik maz kvadrātmetri, kāpēc mazgāt traukus vai rokas izlietnē, uzreiz vienkārši mazgām traukus dušā. Jā, tu ej dušā un vienlaikus nomazgā arī visus netīros traukus. To ar viņiem var stāvēt tādu kaudzi zem dušas. Pilnībā kails. Kailā. Kailā. Es atvainojos, jo tu esi kārtīga meitene bez sliktiem ieradumiem. Jā, kur viņš tur kameras paslēpes ir? Šitā Šitien te var paslēpt kameru, jā. Tur ir labi paslēpt kameru. Tā. Jā, un tad viņš atgriežas uz vestibilu bildēm vēlāk. Tad šeit ir, acīm redzot, tu var iziet arī uz gaiteni, kas ir forši, nevis vienkārši uz te, un tev ir mazs skapīts tāds. Wow. Un es pieņemu, ka te ir pretī tas te. Ar kur lielāks zoomauts. Es līdz galam nesaprotu, kur tā tualete ir. Es tagad arī šeit. apliku. Man likās, ka tur, kur tagad ir durvis, man likās, ka tur ir visas, kur tur ir duša. Bet varbūt tā, nē, bet tur nebija durvis. Ok, labi, nesapratīsim nākamo vēl. Un mēs esam atpakaļ šajā briesmīgajā vestibilā, Viņam kur ir kā arī lai es Miami vibes. Kā lai es pārdodu šo dzīvokli? Bāc, uztaisim vēl bildes ar to smuko lustru gaitenī. Lai viņš redz, cik forši tur ir. Jā, es kakāju un vienlaikus kaku daļiņas, kad es nolaižu ūdeni lido uz manu ēdienu, bet manā vestibilā ir ļoti skaista milzīga lustra un palma. Wow! Zini kā, tas cilvēks, kurš paņem šo dzīvokli, viņš pārsvarā tusē vestibilā, viņš tikai iet gulēt un ēst, gatavot savu. Nu, tāds sajūt, ka tas ir galvenais, jā. Šeit tu vari apsēsties un gaidīt taksi. Ja tev ir atnākt draugi, vestibilā ir vairāk sēdvietas nekā tavā dzīvoklī. Labi, 300... Paga, bet kur ir? Nē, rekur! Jā. Te ir tā, jo rekur, skaties, rekur ir tas loks. Šeit ir tā tualete šajā pusē, vistuvāk āram. Jā. Jo te ir rekur šeit. Tikko kā tu... Tu gatavu, man obligāti jāapņem. Kā tev šeit, kas ir sliktāk? Ja tu meiteni pēc randiņa aizved mājās pie mammas vai uz šo dzīvokli? Nu, pirmkārt, tu nemaz nevari, tāpēc, ka tu esi kārtīgi meitene. Te tikai meitenes var. Tā drīkst vispār? Ja tevi meitene atvestu uz šo dzīvokli pēc randiņa vai pie mammas, kas būtu labāk? Zini, es jau kādu laiku medīju threesome, tāpēc clearly pie mammas būtu labāk. Nav tas, ko es biju gaidījis. Nu jā, principā, ja tu kakā, tev vajag aizvērt šo žalūziju, lai cilvēki kafejnīcas terasē ārā neredz to. Bet tas ir tas kaut loģisks cilvēks, kā tu redzi. Jā. Kad, es negribu, lai kāds man skatās.
ir tāda atsevišķa cilvēku grupa, kas ir ievērojami stipri, gan jau lielāks procents nekā mums abiem liekas, kas šo dzīvokli skatās, un viņam tāds, es varu netaisīt ciet žalūzijas, kakāt. Un cilvēkiem ir uz mani jāskatās. Viņiem tāds, reti, kurus var dabūt tādu labu piedāvājumu. Nē, ja padomā loģiski, ja tu esi savā dzīvoklī, tā ir tava privātā telpa, kāpēc tu nevarētu tur būt kails un gatavot savus pelmeņus? Exactly. Nu jā, 300 eiro mēnesī. Tikai 300 eiro mēnesī, Rihard. Jā, šis būs uz izķeršanu. Kāpēc? Šis ir sludinājums, kas ir, labi, kā lai pareizāk nodefinē, šis ir sludinājums, kura dēļ man žēl, ka nav iespējams pievienot komentārus, jo es gribētu redzēt komentāru sekciju šim sludinājumam. SS klausieties, jums vajag pievienot komentāru sekciju. 5100 apmeklējumu skaits unikālie. Ok, bet ja godīgi, Rihard, šī ir veca versija, oriģinālā versija šim sludinājumam. Jā. Es tev varu parādīt šobrīd esošo šā brīža versiju šim sludinājumam. Es saku, ir cena noņem mazāk tagad ir vēlreiz. Ir izņemts tas, ka ir tikai meitenes. Tagad ir dzīvoklīts ar visām ērtībām īrniekam, šārsvītra ceļ. Bez sliktiem ieradumiem paliek, jā? Tev nedrīkst būt nekādu sliktu ieradumu, jā? Tu nedrīkst pārāk ilgi sēdēt TikTokā katru dienu, ja tu gribi šo dzīvokli. Jā. Un šeit ir parks pastaigām un sportam pieejams. Nē, vēl, protams, 300 eiro mēnesī. Labi, viņš tagad, labi. Es paņēmu visus vīriešu noņēmu nost. Labi, vīriešu paņemsim, varbūt kāds piekritīs. 3142 apmeklējumi. Nu, cilvēks ir spītīgs arī. Tu vari sajust, nu, protams, es nezinu, bet tu vari sajust, ka ļoti iespējams šis izīrētājs pirmkārt ir vīrietis, otrkārt ir rīktīgs dušbēgs. Tāpēc, ka viņam ir tas kaitinošais, tas spītīgums, ka tāds, nē, šis dzīvoklis ir vērts 300 eiro mēnesī. Es viņu nedošu par mazāk. Es zinu, ka es jau 9 mēnešus meklēju īrnieku, bet nē, es taču Un kas tu esi? Tev ir kaitīgi ieradumi. Es nezinu, kāpēc taisu šo akcentu, tas bija offensive. Robert, mēs esam nonākuši līdz svarīgākajam brīdim šajā video. Cik laika jādabū, lai tu aiziet skatīties šo dzīvokli un izliktos, ka tu grazies īrēt? Cik laiks mums jādabū? Jā, vajag slēpto kameru. Jā, un tu aizēji un pačako šo dzīvokli dzīvi, jā. Cik? No. 10,000? 10,000? Fucking hell! Baigi, ko dzīvo? Man ir bail, man ir social anxiety. Labi, 10,000. Man tas neiet tik vienkārši. 10,000 mēs to varam, lai Roberts iet skatīties šo dzīvokli. Aiziet. $10,000 var dabūt. Bet man liekas, man būtu labāks izredzes dabūt šo dzīvokli, ja es izliktos, kā esmu sieviete. Meitene bez kaitīgiem ieradumiem. Es varu uzvilkt parūku un uzkrāsoties. Jā. Jaudīgi. Jā, nu šis ir iespējams tiešām. Iespējams sliktākais dzīvoklis sludinājums Latvijā. Jā, nu es neesmu redzējis neko tik sliktu kā šo. Vispār to dīvānu vispār var izvilkt? Man liekas, ka nē. Nu, ja tu viņu var izvilkt, tad diez vai var paiet garām. Šaizņem burtiski visu platumu. Neizskatās beigi pēc tā tipa, ko var izvilkt, godīgi sakot. Nē, šito, man liekas, var apgāzt, ne? Šito tā. Nu, tā kā šito izbīdi, un tad apgāz. Bet varbūt arī nē. Sen neesmu redzējis saliekamo dīvānu. Tā bija visu man bērnība. Vispār tajā laikā kaut kad 2000. gadi agrāk bija tikai. Tu pēc kaut kādu gultu, tad vienam jābūt saliekamajam dīvānam mājās. Obligāti. Tev ir bērns pēc saliekamo dīvānu. Jā. Es domāju, vēl projām saliekamais dīvāns. Zini, kas ir izvalkamie krēsli? Tas ir kaut kas ir izgājis no modes pirms 100 gadiem, bet man liekas, to vajadzētu atgriezt. Izvalkamie krēsli, klubkrēsli, kuros tu vari gulēt.
Jā, mums vajag vienu. Vajag Mums nav tādu. kur izguldīt viesu. Man Lalta vairākas reizes jautājis, Rihard, var palikt pa nakti? Man tāds, šodien nē, jo Evelīna arī būs. Ej, tu gribi, lai Lolis guļ man blakus? Nu, kā man istaba jau pilna. Nu, taisnība, mums nav kur izguldīt. Mums Bet, ja nav. mums būtu viens klubkrēsls, kur var arī izvilkt, tad iedomājies, cik forši tev var palikt pie tevis cilvēki gulēt izvelkamajā klubkrēslā. Jep, Tas ir kaut kas tiešām, ko vajadzētu atgriezt. mums vajag Mēs varam atrast. pagūglēt, vai var nopirkt tā kā izvelkamais krēsls. Es domāju, stabili var. Krēsls. Saliekamais krēsls. Izvēl gintāro mēbeles. Gintāro. O, Gintāro. O. Gintāro. O. Izvēlkamais krēsls. nu šitas ir tāds tā kā jau dīvāniņš. Tāda es gulēju visu bērnību, man liekas. Jā, nē, tas ir tāds- dīvāns, tas ir nav dīvāns. Tas krēsls. nav krēsls, ir vienvietīgs. Ko viņi mums te Ko viņš tam mēģina mēģina iesmēra gintā? Bet pis nahu. Visi ej prom. Pisēt. Tā. Nu, Šis nav, ir nu, krēsls. tas ir krēsls. Va tas ir krēsls. 203 Jā, normāli. nu, tas ir krēsls, tas ir krēsls. Hop. Jā, vot tas ir tas, par ko es runāju. Tas ir kaut kas. Bet Tas, tas jau tu nevari izkrist ārā arī. jā, tu nevari izkrist. Es, pieņemsim, laukos gulēju uz šitādiem padomiem izvelkamiem krēsliem visu bērnību, kad bija pilna māja, kad sabrauc pilna māja uz Jāņiem. Tad nav visiem bērniem jāguļ šeit. Nu, ar laiku tu kļūst pa tīdi un tev kājas karājas pāri jau. Un šis varētu būt labs, cik viņš ir, kāda viņam ir. Ir veļas kaste, ir zigzags veida apsperes. Nu, šis ir bišķiņ offensive, godīgi sakot, jā. Šis ir platums, cik ir garums? Nav rakstīts. Nu, Gintāro, you've dropped the ball. Vot māja C izvalkams krēsls, tas varētu būt labs. Vot šitas te, bet tas arī ir dīvāns. Vot tas, te jau 3 cilvēki var gulēt. Te jau var tur 3 indieši gulēt mierīgi. Tāpēc, ka viņi ir īsāki, nevis tāpēc, ka tas nav saistīts ar rasi. Vienkārši vidēji, Vidējais indietis Tas ir ir īsāks īsāks. par latviešu sievieti. nu, tu vari 3. Latvijā ir garākās sievietes Latvijā pasaulē. ir Es nezinu, vai mēs visgarākās. esam to teikuši jau, bet Viskaistākās- Latvijā ir visgarākās sievietes pasaulē, un tas ir fakts. Viskaistākās sievietes. Visgarākās sievietes pasaulē ir Latvijā. Nu, labi. nu labi. Vēl kaut ko grib rādīt? Nē, viss. Varam ciet to Varam datoru. ciet to datoru. Es domāju, mums jāķerās klāt pie Mr. stāsta, ja mēs to darām. Labi, un parasti mēs esam balstīts uz patiesiem notikumiem, kur mēs iedvesmojamies no kāda patiesa stāsta, kas ir noticis ar mums, vai ar kādu mums pazīstamu cilvēku, un tad no viņa izveidojam kādu scenāriju filmai vai seriālam, vai kādai pornogrāfiskā rakstura filmai. Šajā gadījumā mēs to nedarīsim, diemžēl, bet mēs eksperimentāli uzspēlēsim nelielu improvizētu ainu. Un ar to mēs noslēgsim šo skaisto podkāstu. Kas par eksperimentu? Kas par eksperimentu? Okay, sākam ar Esam to, ka Roberts satraucies. stāvē man pie durvīm. Bet tas nav Roberts. Tolīt nāko. Jā, kas... Tipu tapu. Jā, kas tur ir? Sveiki! Aha, sveiki. Sveiki! Sveiki. Es atradu divriteni. Lejā. Jā, es aizmirsu pieslēgt savu divriteni. Jā. Sveiki, jā. Tā kā manu divriteni, tikai zilo divriteni. Jūs esat pilnībā kails. Jā, atvainojos, es vienkārši, man ir no close November. Nu, laikam, tas ir jūsu dzīvoklis, un līdz ar to jūs savā dzīvoklī varat darīt, ko gribat, un justies ērti un staigāt kails. Jā, es esmu zinātnieks, es taisu eksperimentu, kādu iespēju atstāju uz cilvēku, ja viņš mēnesi nevelk drēbes. Atvainojos. Jā, es laikam redzu jūsu pieraksts blakus podam un plītī, tepat tās 1 metra attālumā.
Jā, es atvainojos par to dūmu, par tiem dūmiem. Man bišķiņ... Vienkārši šeit pat Pelmeņi terasē, cepās arī. jā, šeit pat terasē pie kafejnīcas vienkārši atstāts divritenis, un man likās, ka varbūt tas ir šeit jūsējs, jo tas tieši pie jūsu durvīm ir. Jā, tas ir mans divritenis. Viņš nav pieslēgts. Jā, es zinu, ka viņš nav pieslēgts, es viņu atstāju nepieslēgtu tur. Es atvainojos, bet tie pelmeņi smaržo ļoti labi. Jā. Kāds garšvielas jūs izmantojat, ja drīkst jautāt? Jā, es vienkārši pielieku ļoti daudz eļļu klāt. Aha. Un šito sarkano garšvielu no garšvielu veikala. Bet kāda, Santa Marijas kaut kas sarkans? Nē, viņi tā kā sauc garšvielu veikals un tāds tā kā unagi, bet ne, viņi nav pat... Unami? Jā, viņu sauc par unami, bet viņai nav nosaukums. Jā, bet viņai nav nosaukums pašai unami. Umami? Ne mamma. Umami. Unami. Jā, sarkanā garšviela. Es varu paskatīties. Bet kur tas ir garšviela veikals, ja drīkst? Kas tad? Kur iedrīkst, kur ir garšviela? Tērbets veikalā. Tērbets ielā. Jā, garšviela veikalā. Ok, tad kaut kas Tur pie sarkans. kases. Umami. Pie kases kaut kas jums nāk ziņas visu laiku. Kas jums... Jā? Tā. Jā, es vienkārši esmu pavārs šeit no šīs kafejnīcas, tāpat tās šeit uz šīs terases. Man likās, es tevi esmu kaut Esmu kur jaunais, redzējis. jā, esmu tikai 2 dienas strādāju. Jā, man vienkārši no dušas ir tāds lodziņš tieši uz jūsu virtuvi. Jā. To es nezināju. Jā, es dušā burtiski varu skatīties, kā tu cep kaut ko. Tas, jā, labi. Jā, nē, es varbūt mazliet dīvaini izklausās, bet nav tā, ka es tu beigi pa viņu skatos. Es ieraudzīju jaunu seju, tad es varbūt paskatījos mazliet Es varu pagaršot to pelmeni nedaudz. Jā, protams. Rekur, tikai neapdedzinies. Viņš jau ir karsts no pannas. Ak, Dievs! Šis ir gardākais, ko es jebkad esmu ēdis. Beidz, tiešām. Bet garšo arī nedaudz tā kā pēc sūdiem. Un aina. Kā tie kas- sūdi nonāk kas- tajās pelmeņos? Varbūt viņam pots tur blakus. Jā, varbūt pots ir blakus un vāks nav nolaists, kad tiek laists no stūdens. Jebkurā gadījumā tas, kas notiek tālāk, šis pavārs nozog šo recepti. Jā, un sāk viņu gatavot Sāk viņu savā... gatavot un kļūst par tam, tā Tas kā tai biznesa kafejnīcai atbrauc Michelin komisija, piešķir Michelin 3 zvaigznes, labākie pelmeņi pasaulē. Un tur visās avīzēs uz vāka ir šis džeks. Un šī zinātnieka vispār mēģina taisīt zinātni, jo viņa bērnības sapnis, ko viņš apsolīja mirstošajai vecmāmiņai uz viņas nāves gults, ir, ka viņš būs kādreiz avīzē uz vāka. Jā, tāpēc viņš taisa to eksperimentu, kur viņš 30 dienas ir bez drēbēm. Lai būtu kaut kāds milzīgs notikums un visi būtu šokā. Un rezultātā šis pimps papēd nozog viņa recepti un tiek pie viņa sapņa. Un tas ir ironiski, jo tā zinātnieka pimps ir visu laiku redzams šīs 30 dienas. Jā. No. Un kā, loģiski, viņam vairs nav ko zaudēt šim zinātniekam. Viņam ir nav ko zaudēt. Šis kretīns, viņš vienreiz viņam aiziet klāt, un viņam ir atkal Ir tikai vienīgā lieta, ko viņš var zaudēt. Ir tas dzīvoklis, kur viņš īrē, kas ir vienīgais, kas viņam ir palicis. Un viņam... pat to... Pagaidi. No, turpini. Un arī to grib atņemt viņam šis pavārs. Un viņam, tāpēc viņš ir sapsihojies, viņš pieiet pie šī pavāra pēc viņa darba maiņas, kad viņš grasās kāpt savā jaunajā Porsche mašīnā, ar ko viņš Porsche Cayenne? Jā. Elektriskais Porsche? Kajaks. Un viņš tāds, hei, vecīt, tu nozīgi manu recepti. Tā man bija jābūt uz tam vākam. Pasaki viņiem visiem, kā ir patiesībā. Pats izdomāju. Tie meli, un mēs abi to zinām. Tu esi tas čāls, tas pavērs. Jā, un ne tikai tas, bet
Es arī esmu gatavs maksāt, es runāju ar ēkas pārvaldnieku, un esmu gatavs maksāt 310 eiro īri par šo mazo 10 kvadrātmetru Tāpēc dzīvokli. viņi man dzen ārā no šī dzīvokļa. Tieši tā, man tagad ir nauda, tāpēc es varu atļauties. Un viņš izvēlējās. Un man būs tuvāk dzīvot darba vietā, es varēšu pa mazo lodziņu dušā redzēt tiešām, kā virtuve strādā. Tu domā, ka tu esi man soli priekšā? Jā. Zini? Tu bez manis neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tev tas pelmets garšoja man sūda dēļ. Domā, es neredzu, ka tu esi pieslēdzies pie manas kanalizācijas un zodz visas manas kakas, lai tu var taisīt šos garšīgos pelmeņus. Ja neesmu es, nav garšīgi pelmeņu. Iedu man izbraukt ar Porsche. Nu labi. Viņi pieiet pie Porsche. Skaties, kāds Porsche metālīgs bagāžnieks priekšā. Tungš pa galvu. Iemet viņu bagāžniekā. Piķernieku mežu. Nē, viņš pamost. Bagāžniekā? Negrib viņu nogalināt. Viņš pamost savā tajā pašā dzīvoklī. Savā. Tajā mazajā. Tas zinātnieks. Jā, tu pamosties tajā mazajā dzīvoklī skapī. Pieslēgts ar ķēdēm iekšā tajā mazajā skapītī, kas tur bija. Mans Dievs, kā sāp galva. Tu paskaties uz leju un ir kaut kāds medicīnisks maiss, kas ir tev pie dibana piestiprināts. Ko es Dievs. Tieši tā. Es žāk pēc kakas un dzīvo laimīgi mūžīgi tālāk. Var just, ka es neesmu sen improvizējis, jau burtiski pēc pirmais stāsts. Viss mūs aizveda pie tā, ka visur ir kaka joki. Kas mans bija jādabā ārā no sistēmas, tas ir normāli. Nezinu, es improvizēju biežāk, un man jebkurā ēnā aizved skaku jokiem, kad es esmu mēģinājumā, man visu laiku mēģinājuma vadītājs saka, tā kā, Robert, lūdzu, varbūt nākamajā ēnā iztiksim bez skaku jokiem, viss vienmēr tev nonāk līdz kakām, un tad es vienkārši saku, jā, protams, es saprotu, un tad es tāpat spēlēju visu ar kaku jokiem. Bet klausies, pasniedzēja kungs, jūs teicāt, lai es ņemu savas asociācijas. Tās ir manas asociācijas. Jā, pasniedzies, tad labi, uztaisim tad asociāciju virkni, jā? Nu, labi. Ok, labi. Tā tad, labi. Māja. Kaka. Bļeķi. Labi, mēģināsim vēlreiz. Ok, labi, lidmašīna. Izkārnījumi. Ok, kāpēc tu tā teici, kas tev likās? Tāpēc, ka viņai paliek tie izkārnījumi aiz lidmašīnas, ir tā baltī izkārnījumi. Chemtrails. Jā. Chemtrails. Nu labi, laikam tas ir loģiski. Labi, dators. Sūdi. Kāpēc? Tāpēc, ka tur daudz sūdīgs info, komentāru sūdīgi. Labi, šķiltavas. Fekālijas. Kāpēc fekālijas atkal? Tāpēc, ka ar šķiltavām aizdedzina sveces, kas bieži vien blakus atrodas puķēm, un puķis fekālija izklausās pēc puķis. Labi, varbūt nākamreiz mēģinām pirmo asociāciju, nevis trešo. Bet tā bija mana pirmā asociācija. Vienkārši man pirmā ļoti tāda advancēta, es gribētu teikt, asociācija. Es teikšu tā, viņi mēģina mani izmest laukā, bet es nekur neiešu. Paldies, ka klausījāties patiesiem notikumiem un šo eksperimentālo nobeigumu. Ja jums ir problēmas ar kaut kādiem gariem, tad Roberts var atnākt pie jums īpaši jāsarunā un uzlikt rombiņu. Un mēs varam atnākt izkūpināt marļiku, lai jums tur izkūpinās tie ļaunais gars aiziet. Citādāk, ja jums kaut kas ir ko pateikt, kādu savu spoku pieredzi vispār būtu interesanti dzirdēt. Tā kā klausīšos, gaidīšu jūs ziņas. Un vēl pēdējais, paldies visiem, kas iekomentēja MK pagājušajā sērijā, visiem mūsu MK ultra aģentiem. Tas bija tiešām no sirds novērtējumi, tas bija ļoti jauki un forši redzēt, ka tiešām tik daudz cilvēki komentē un skatās līdz pat beigām praktiski. Paldies jums, bučus. Mīlam jūs tiešām ļoti forši. Paldies jums. Labi, jā, paldies, čau. Wall Street Sporting Salon.